have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. Kaut kas ir jādara Latvijas labā, jo Latvijā autosports un tieši rallijs, manuprāt, ir vispār mūsu sakne. Mēs Padomju Savienībā vienmēr izcēlāmies kā ne tikai Latvija, bet Baltijas valsts kā labākie braucēji un čempionu braucēji. Un tās ir mūsu tradīcijas, kuras nevajag aizmirst. Kā mēs pavilkāmies, ka olimpiādieši Strombergs paņēma to zeltu? Kā mēs pavilkāmies kā volejbolā, mēs ieguvām 2. vietu? Redzējāt, kā te puikas gāž? Nu tie ar vienādajām zaļajām mašīnām no Aukartes Auto akadēmijas. Viņiem visiem esot iedots vienāds mašīnas un tagad var redzēt, ko kurš māka. Re, kur sirmacis? Nē, tas ir ķēnavs. Paskaties! Tādas sarunas pēdējos pāris gadus dzirdamas rallija trases malās. Tādās krāsās tagad ģērbjas progresīvākie līdzjutēji. Par šo Aukartes rallija komandu visbiežāk var dzirdēt arī sociālajos tīklos. Tieši šī komanda sarunās par ralliju akcentu ir pārnesusi no dusmīgo pilnpiedziņas mašīnu klases uz mazo mudīgo priekšpiedziņu, jo ar to brauc nākotne, ar to brauc intriga sportā un godīga cīņa par uzvaru. Tagad jau esam pieraduši un pat zinām Auto akadēmijas braucējus vaigā. Dažiem no viņiem ir tūkstošos mērāms atbalstītāju pulks. Daudz jau tagad atceras, kuru komanda vinnēja Latvijas čempionātu rallijā 2012. gadā un kura to izdarīs šogad. Bet kā tas viss sākās? Kā bija tad, kad to neviens vēl nebija dzirdējis, bet kāds par to jau domāja? Tās idejas bija vispār, godīgi sakot, ļoti sen, personīgi man. Viņas bija kādus gadus 8 atpakaļ ar domu, kad gribējās izveidot tādiem jauniešiem kaut kādu komandu, bet tās nebija iespējas tajā laikā, un varbūt arī laika nebija, un pats bija aizņemts ar citiem darbiem. Un tad bija tāda sakritība, kad esot Somijā kopā man konkrēti ar Mārtiņu Dzenītu un vienu no Latvijas mobilā telefona pārstāvjiem, šī ideja kaut kā uzplaiksnīja gaisā. Mēs sākām par viņu diskutēt. Mēs sapratām ar Mārtiņu, ka kaut kas ir jādara lietas labā, jo mēs redzējām augstas klases braucējus kā Andu Neikšānu, Vorobjovu, Egli, citus, kas ir sasnieguši super rezultātus ar N-grupas un A-grupas augšņām lielajām dārgajām mašīnām, bet mums jau, paskatoties uz dalībnieku sarakstu, tur ar priekšpiedziņas mazajām mašīnām praktiski bija žēlīgi skatīties, noskaties tās pirmās 10 un ir žēl skatīties, cik neprofesionāli un tomēr nepareizi brauc tie visi cilvēki un arī jaunieši. Taisni kā tādā latviešu tautas brīnumu pasakā. Sanāca kopā visi stiprinieki un kopā devās dzīvē. Šādai brigādei nevar neizdoties tas, ko viņi ir iecerējuši. Bet precizēsim vēlreiz, kādi tad bija mērķi uzsākot šo Latvijas autosportā unikālo projektu? Ideja pašā sākumā bija izvest mūsēju līdz VRC, kļūt par VRC. Varbūt tas izklausās utopiski tādai valstī kā mums bezjēdzīgi, bet mums taču ir Dukurs, mums taču ir Strombergs, mums taču ir kādi sportisti, kas pierādījuši, kas no Valmieras, no laukiem, taču var to izdarīt. Un mums ir Igaunija, kas, diemžēl, mums pa priekšu ir bijusi. Ja. Ja tu pats nevari pabraukt tā kā vajag, tad vismaz prasās, lai kāds tas letiņš, lai pabrauc un parāda, ka visai pasaulē var aizbraukt priekšā. Viņi ir pabijuši pasaules čempionātā. Viņiem ir Marko Martins, viņiem ir Ots Tanaks, viņiem ir Urmo Āva. Latvieši taču var, mēs pat Matājs labāk varam. Viņi taču ir lēnāk par mums, mēs esam tādi straujāki. Mērķi uzsākot projektu ir bijuši vienkārši un kristāli skaidri. Atliek tikai rīkoties. Pasākumam tiek pieaicināts pašas pieredzējušākās un panākumiem bagātākās LMT rallija komandas vadītājs Pēters Neikšāns. Ja kāds šajā valstī zina, kā tikt līdz pasaules čempionātam, tad tas ir viņš. Tā ir harizma. Pēterim Neikšānam ir tāda harizma, viņš tā spēja pavilkt cilvēkus uz kopējo ideju, un tajā pat laikā tas nav tikai tāda plika muldēšana. Tam visam pamatā ir viņa 30 gadu pieredze, un tā pieredze ir balstīta uz sportu. Aukartes Autosporta akadēmijas vadība palūdza uzbūvēt mašīnīti,
un pirmo gadu izmēģināt to mašīnu, izbraukt, iepazīties gan tehniski, gan arī tās mašīnas iespējas novērtēt. Un tad to veiksmīgi Artis Strauss to veids tos pirmos izmēģinājumus un bija arī apmierināts ar mašīnu. Viss bija labi, jā. 2011. gadā O-kartes projekts iegriežas ar pilnu jaudu un par projektu uzzina visa Latvija. Simtiem jauniešu ar lielām ambīcijām autosportā piesakās dalībnieku atlasei. Un tad izfiltrē 10 labākos, kuri rudenī sacenšās par 3 vietām jaunajā O-kartes rallija komandā. Čāļiem iet grūti. Ir jāmāk ne tikai ātri braukt, bet arī jābūt labām sekmēm skolā, jāprot runāt vairākās valodās, kā arī sakarīgi izteikt domas kameru un mikrofonu priekšā. Un to viņiem neviens līdz šim nav prasījis. Trīniekā tiek Kārlis Nebars, kurš ir patiešām jaudīgs, bet bez pieredzes rallijā. Otrs ir Ralfs Sirmacis, kuram vislielākā pieredze. Bet pirmais Mācis Ķenavs, kuram izrādījās visvairāk līdzjutēju. Pēc uzvaras biju tagad debesīs un visi mēdīji zvanīja, pievērs uzmanību, bija intervijas jāsniedz. Un, kad viss tas nomierinājās, tad jau nonācu uz zemes un sāku trenēties un veltīt visu laiku, lai varētu maksimāli labi nostartēt pirmajā rallijā. Tā sākas 2012. gads, un jaunajiem ir jārāda, ko māk. Ķenavs, kurš atlasē bija pirmais un saņēmis lielāko atbalstu, tā arī turpina, un pirmajā rallijā ir ātrākais jau pirmajos 2 ātrumposmos, bet 3. liktenis visu noliek pa vietām. Avārija, palieli materiālie zaudējumi un viss jāsāk no jauna. Pirmajā sezonas sacīkstē negaidīt uzvar Nebars, kuram tas vispār ir pirmais rallijs mūžā. Tātad šķiet talants identificēts nekļūdīgi. Sezonas gaitā visi 3 O-kartes braucēji uzrāda ļoti labus rezultātus un katrs uzvar vismaz vienā rallijā. Tā gada beigās kopvērtējumā visi 3 uz goda piedestāla priekšpiedziņas mašīnu klasē. Sirmacis pat kļūst par visu laiku jaunāko čempionu Latvijas rallija vēsturē R2 klasē. Protams, uzvara arī komandu vērtējumā. Spoži! 12. gadā Autosporta akadēmijai bija radīti priekš sportistiem ļoti labvēlīgi apstākļi, ļoti labs atbalsts, ļoti labs servis, sākot no guldināšanas, ēdināšanas, mašīnu apkalpošanas, visādā ziņā. Bet es uzskatu, kad jauniešiem varbūt vajadzēja tomēr to nopelnīt ar savu darbu, ar treniņiem, ar savu entuziasmu, vajadzēja to nopelnīt. Iznāca drusku mazliet otrādi, tā kā avansā visu to sniegt. Tas, ko es esmu iegūst, tas ir neatsverami un to var tikai iegūt, to visu izdzīvojot. Un es domāju, par to, ko es runāju, šobrīd saprotu varbūt 2 cilvēki vēl. Tas ir Ralfs Sirmacis un Kārlis Nebars, mani komandas biedri, kad šīs gads bija vienkārši neatsverams. Un to pašu arī pierāda, šis gads ir beidzies, bet tas līmenis mūsu sportiskais ir ļoti kāps. Man zināšana līmenis par autosportu, par ralliju kā tādu ir neatsverams, es domāju, iegūts. Tā kā ļoti labs gads šis bija. Gadu laikā taču nevar neko apgūt. 2013. gada sezonā O-kartē paliek Sirmacis. Ķenavs turpina braukt pastāvīgi rallijā, Nebars ar mazākiem līdzekļiem rallija sprintā, bet O-kartē pieslēdzas jaunās atlases labākie – Plūms un Feldmanis. Izskatās, ka arī šogad rezultāti komandai būs līdzīgi kā pērn. Sirmacis jau ir nodrošinājis sev uzvaru kopvērtējumā, bet abiem pārējiem joprojām ir iespēja tikt uz piedestāla. Projekta būtība sākumā bija atrast Latvijas labākos, ātrākos, erudītākos jauniešus. Mēs šajās 2,5 gadu laikā esam to meklējuši un izdarījuši. Un šobrīd mēs uzskatām, ka mūsu rallija komandā brauc tie labākie, erudītākie un jaunākie, ja tā var teikt, jaunieši, kuriem mēs saredzam perspektīvu. Sistēma, pēc kuras darbojās O-kartē, manuprāt, pilnīgi nebija pareizi, manuprāt, jo paņem jaunu sportistu, uz vienu gadu iemāc viņam braukt, ja parāda, kā ir skaisti dzīvot, un pēc tam atkal, jāiet mājās ir, kaut kur atpakaļ. Viņš O-kartes sākumā teica, kāda ir tā jūsu kopējā ideja, kā jūs gribat izaudzināt to pasaules čempionu. Tad jau viņam
Atbildi no mūsu puses bija visai vienkārši. Pirmā gadā brauc, vinnēja Latvijas čempionātu, pēc tam nākamā gadā brauc kaut kur, vinnēja kaut ko starptautisku, pēc tam vinnēja pasaules čempionātu, viss vienkārši. Jā, bet Pēters bija tas, kurš ar kaut kādiem pāris kontroli jautājumiem spēja pateikt, ka varbūt gluži tas tik vienkārši arī nav. Viņi tās nianses neparedzēja un nezināja. Likās, ka viss ir daudz vienkāršāk, kad uztaisīt komandu, tas izdomāt labu saukli, skaļu, bet to saukļu būtību laikam līdz galam nesaprata, neizprata. Un tas jau nav nekāds pārmetums, jo kā viņi to var zināt, ja viņi nav aktīvi ņēmušies. Pēc pirmiem 10 gadiem var tik tā īsti saprast, kas ir kas konkrētā lietā. Ja Latvijā mēs esam visu sasnieguši, esam čempioni gan komandās, gan individuāli, tad ir jāskatās tālāk, bet tad ir drusciņi jāmaina pašu projektu būtību. Mēs esam nonākuši tagad, ja tā var teikt, tajā savā pirmās daļas redzējuma gala punktā, un ar nākošo gadu mēs gribētu tā diezgan radikāli mainīt šo projektu. Šeit mūsu pīļu dīķi dabūt to kausiņu un atnest mājās un priecāties par to, tas tāds sevis apmierināšana ir mierinājums par to, ka tu esi čempions. Tāds mums nevienam no 3 nav bijis plāns, kad iegūsim Latvijas čempionu kausu un projekts ir pabeigts, viss ir super. Skaidrs ir viens. Ar šādu profesionālu pieeju jau tagad nav problēma komandai jau pirmajā gadā gūt maksimālus panākumus Latvijas mērogā. Bet neaizmirsīsim par sapni, kas bija sākumā.